ar svešu vārdu, ar svešu pasi, pa taisno no Krustpils puses, pa dzelzceļu no Krievijas, ierodas te Aučos. Ne caur Rīgu, bet te pa taisno, tur Garozā ir dzelzceļu stacija, ja? Ierodas šeit. Šeit ir pāri gājis vācu karaspēks. Vecā Auču māja galīgi izdemolēta. Durvis izgāztas, logi izsist, mēbeles salauzītas. Bet viņam ir liela ģimene, un daži bērni vēl pat nav pilngadīgi. Viņam ir jāsakārto māja, kurā dzīvot visai ģimenei. Un viņš ķers pie tā darba klāt. Tas ir kara laiks. Mēs jau zinām no vēstures, ka to sapulci sasauc ļoti ātrā tempā, lai paspētu īsto brīdi noķert. Un pasts kustē neregulāri. Un viņš vienkārši nesot zinājis. Viņš zināja, ka jāsasauc, jābūs, bet kurā datumā, kurā vietā un cikos tā sapulcs notiks. Jānis Čakste nesot zinājis. Un to, ka viņš, ka ir nodibināta Latvijas valsts, un ka viņu ievēlēja par Tautas padomes priekšsēdētāju, to viņš uzzina ļoti smieklīgā veidā no kaimiņa, kas kaut kur bija sadabūjis avīzi un atnes viņam te uz mājām parādīt. Paskaties, mēs esam dzīvojam savā brīvā valstī un tu tur esi augstos amatos. Protams, pēc tam tūlīt nāca kurjeri pasts no Rīgas, pa taisno atveda viņam aicinājumu doties uz Rīgu un tālāk uz Eiropu, uz Parīzi, uz Versaļu, kur Tautu padomē viņš tur runāja ar ārvalstu diplomātiem par to, kas ir Latvija un ko viņi grib. Bet tā tas notiek. Tā domā ģimene. Vēsturnieki tā. Kā ir taisnība, kas to lai šodien zina, vai ne? Mēs varam tikai tāds pieņēmums izdomāt. Nu jā, bet kāpēc Jānis Čakste? Kāpēc viņu ievēl par Tautas padomes priekšsēdētāju? Kāpēc viņu ievēl par pirmo prezidentu? Lai gan mums bija vai cik daudz politisko darbinieku, sabiedrisko darbinieku, ievēlēja viņu. Nu, ir vairāk iemesls, domāju. Pirmais iemesls ir ļoti svarīgs iemesls, kas visiem jāliek aiz auss. Viņam bija ļoti laba izglītība. Viņa vecāki bija turīgi, varēja sūtīt viņu skolās. Viņš pabeidza ne tikai klasisko ģimnāziju, bet Maskavas universitāti, juridisko fakultāti, kur bija ļoti vērtīgi profesori, un nevelti viņa juristu zināšanas mūsu valstī ļoti noderēja. Galu galā valsts pamatlikums, Latvijas satversme, ir Jāņa Čakstes un domu biedru uzrakstīts. Un tur ir labākais ielikts iekšā, ko tajā laikā pasauli bija izdomājis valsts pārvaldīšanā. Nevelti mēs pēc šīs pašas satversmes, kas tik daudz gadu atpakaļ taisīta, dzīvojam joprojām. Protams, ar papildinājumiem, jo laiks iet un tur nāk klāt to papildinājumu, jo pasauli mainās, bet pamati ir tie, ko uzrakstīja Jānis Čakste. Otrkārt, viņš ļoti apzinājās svešas valodas. Un tas arī bija svarīgi. Mums tai vecai Eiropai vajadzēja pierādīt, ka mēs neesam no krūmiem izlīduši. Mēs esam kultūra tautas, mums ir izglītot cilvēki. Mēs varam šeit valsts uzturēt. Nu, un, protams, vēl viena ļoti svarīga lieta, ka Jānis Čakste jau no saviem bērnības gadiem ļoti daudz ir domājis un darījis savas tautas labā. Viņš mācījās Jelgavā šeit ģimnāzijā, Kurzemes ģimnāzija, kas bija vācu iestāde. Un tur bija noteikums, ka ne tikai mācības ir vācu valodā, bet arī savā starpā jāsarunājas vāciski. Un tie latviešu puikas, kas tur mācījās, viņi nodibināja savu vakarnieku grupu. Pa vakariem sapulcējās pie viena mājās, un tur viņi lasīja visādas referātus un runāja par Latviju, par tās nākotni. Un bija uztaisījuši arī pilnīgi citādāks formas tērps. Ja tie vāciešiem bija melnas tās students cepurītes ar zelta stīpiņu apkārt, latviešu puikām bija pelēks ar sudraba stīpiņu uztaisīts, lai atšķirtos. Un vienreiz bija tā, ka viņš aizgājis uz skolu un no rīta vienam no saviem draugiem palūdz, lai padod grāmatu no plauka. Bet man aizdomājies, vai kaut kā man vācis un latvismu paprasīt. Un tu pat sēžies vācies, un tas ir tik neapmierināts. Kas tā pa valodu, ko jūs te lepšat, ja? Ko jūs te iedomājaties, jārunā kārtīgā valodā, vārds pa vārdam. Un Čakste bija izsaucis viņu uz dueli, kā tā laikā bija pieņemts. Lai gan viņam draudēja izslēgšanas no skolas, jo ģimnāzistiem dueli nebija atļauts. Bet viņš bija izsaucis to vācieti uz dueli, kaut kā meža stūrī pie Jelgavas, ja, un bija tā kārtīgi sapulcinājis viņu ar robenrokā. Nu, lūk, bet tas jau ir tāds jauneklīgs, maksimāls izlēciens. Bet tad, kad viņš strādāja Jelgavā par advokātu, un Čakste ļoti daudz dara savu cilvēku labā, viņš tiesās aizstāv latviešu zemnieks, ka viņiem ir kaut kādas nepateikšanas. Viņš nodibinājis daudzas biedrības, kas palīdz cilvēkiem daudz ko jaunu uzzināt un organizēties. Un viņš ilgus gadus padarīja latviešu biedrību. Un es jums ļoti gribu izstāstīt vienu notikumu par šo latviešu biedrības laiku. Jo tam notikumam ir liecinieks vai mazliet izturīgība. Tur ir goda diriģenta Tākas Zizlis un dziesmu grāmatiņa no 4. vispārīgiem latviešu dziesmu svētkiem, kas notiek Jelgavā 1895. gadā. Vienīgie dziesmu svētki, kas ir notikuši ārpus Rīgas, vispārējie Rīgā.
Bet redz, Jelgavnieki ļoti aktīvi darbojas tajā biedrībā. Un viņi uzskata, nu kāpēc esam Rīgā vajadzētu būt? Mēs arī mākam svētkus rīkojam. Izveido rīcības komiteju, priekšgalā Jānis Čakste, nu sāk ar atļaujām. Jānis Čakste ir liels diplomāts, viņš tur sarunā gan ar gubernatoru, gan ar Rīgas latviešu biedrību. Un Jelgavnieki vāc naudiņus, ziedojumus un taisās svētkiem. Tā, ar vēriem, tā lai noskan visu Latviju. Jelgavā, tāpēc ar tajā laikā nevis būvēja estrādes, kā tagad Meža parkā, bet būvēja mājas, ēkas dziesmu svētkiem. Jelgavnieki uzcēla lielāko koka māju pasaulē. 1,5 hektāru zem jumta, ja domājieties. Tur bija vieta milzuma daudz dziedātājiem un skatītājiem. Un vēl bija piebūves, kur silto ēdienu var dalībnieki paņemt un paēst koncertu starpbrīžos. Nu, lūk, un tad, bet kaut kur apmēram pusceļā tas darbs, kad viss darbojās, jā, bet vācieši panāca to svētkus aizliedz. Un tad Jānis Čakste brauc uz Maskavu, tiek pie valsts galvenā cenzora, jo viņam pazīšanās ir no studijgadiem. Un tur viņš izmanto pareizos tāds iemesls, ka kāda tur tā jubileja ķeizarienei Katrīnai un citur tie gadi kopš Kurzem pievienot Krievijai. Un vārdu sakot, pareizi vārdi pareizā vietā, viņš dabū atļauju, ko nevar apstrīdēt. Šajos svētkos bija ļoti daudz kas vērtīgi izdomāts, ja? Gan visus, kur izguldīs, gan kā paēdinās. Bija sarunāt, ka vilcieni no Jelgavas uz Rīgu un otrādā kursēs daudz biežāk un būs par brīvu dalībniekiem. Pasta rati no Rīgas uz Jelgavu brauc biežāk un par lētāku cenu. Bija uzcelti milzīgi godavārti, bija tautsaimniecības izstāde. Bija pirmo reizi visi kori tautstētos. Pirmo reizi bija kopmēģinājumi un obligātais repertuārs, jo Čakste pastāvējusi to, ka jābūt koncertiem jābūt ļoti labiem, kvalitatīviem. Nu, lūk, vienu lietu Čakste nevar sarunāt. Tur viņam tomēr vēl nav nekādas pazīšanās tur augšā. Pirmā dienā lietas gāž tā kā spaiņiem. Tie svētki burtiski aizlīd. Gāžās balts ūdens. Tas gājiens cauri Jelgavai aiziet uz to dziesmu svētku ēku, cilvēks zem vietas sargiem noskatās, bet izrādās, ka tai ēkai tas jums ir tā, neviens jau nav paredzējis, kur baigi lietas būs. Ūdens līdz cauri. Un tagad, cik ilgi skatīsies to koncertu, tev kājas pēķēm uz galvas līdz. Cilvēks sāk izklīt. Izskatās, ka svētki ar to pašu varētu arī beigties. Jānis Čakste izraksta veselu vagonu jumtu papi no Rīgas, sarunā Jelgavas amatnieks, un vienas nakts laikā tiek uzvilkts kārtīgs jumts pa virsu, un otrā dienā vēl tur mēģinājuma laikā kaut kādā āmatu klaudzējuši. Un izlīmēts afišs pa visu Jelgavu nāciet droši uz svētkiem ir garantēts sausas cenas. Svētki norisinās 3 dienas un ar visādiem kurioziem. Pirmajā dienā atklāšanas koncertā Krievijas himnu, Božas ar Jākraņī, nospēlē 4 reizes, jo uz svētkiem ir ieradies mācītājs no Rīgas, Krievu pops, kurš ir pazīstams ar to, ka viņš uzskatīja, ka latviešiem nākotne nav, jo krievu valodu ātrāk iemācīsies jau labāk. Nu kā tādam cilvēkam ļaut kāpt savā tribīnē, savos svētkos un kaut ko runāt vēl? Un viņi nolēma, ka viņi noplaudēs. Neļaus viņam runāt vienkārši. Un tad izdēvojieties. Kori, orķestri, diriģents tribīni, uzkāpa augšā Jānis Čakste, saka atklāšanas vārdus, uzkāpa augšā diriģents, pagriežas pret orķestri. Viņi speciāli šo himnu nevis dziedāja, bet spēlēja, lai nebūtu krieviski jādzied to krievu himnu. Ja? Nospēlēja himnu, pagriežas pret publiku un paklanās. Un publikā ir salikt 5 pulciņš, 4 pulciņš, 3 pulciņš, tie sāk plaudēt, vispārējie uzķer, plaudē, diriģents pagriežas pret orķestru vēlreiz un sāk vēlreiz himnu. Nospēlē vēlreiz, plaudē atkal. Tas mācītājs tā kā pakāpies tām trepītēm uz to pulti augšā, tā rausta to diriģentu aiz lipām, cik var spēlēt himnu, pietiek taču. Tas pagriezies ar to mācītāju un teicis, ņemšis jāpārcuška narod trēbojas. Viss, griežas atpakaļ pret orķestri un vālē vēlreiz. Mācītājs pārskaitās Vili Melns, lepnis cilvēks nestāvēs kā lūdzējs pie tās tribīnas, aizgāja projām lepni. Mosējiem to tikai vien vajadzēja, tik vaļā no vienas liekas uzrunas, vai ne? Lūk, izskanēja visi koncerti, tiešām brīnišķīgi 3 dienas šeit Jelgavā. Visiem ļoti patīk, vēlāk par to daudz raksta gan avīzēs, gan žurnālos, bet izskan pēdējais koncerts, cilvēki neiet prom. Kur ir Baumaņu Kārļa Dievs svētī Baltija? Tā ir laikā nevis Latvija, bet Baltija. Visos dziesmu svētkos dziedāja. Šī grāmatiņā arī ir iespiests. Visi ir gatavojušies. Bet cenzūra ir aizliegusi. Ko cenzūra aizliegusi, to nedrīkst. Cilvēki prom neiet. Visi atkal skatās Jāņķā. Tas to cēlies augšām teicis, jo jūs esat ar mieru gaidīt,
Es jums to atļauju atvedīšu. Tu brauc cauri Jelgavai uz Jelgavas pili, kur ir gubernatora rezidents, dabūjis vienreizējas izpildīšanas atļauju šai dziesmai, atbrauc atpakaļ, cilvēki viņu sagaidīja, un svētki beidzās visiem kopā nospēlējot, tas ir nodziedot un nospēlējot šo te mūsu nākamo himnu, par ko neviens toreiz pat nenojāva. Nu, bet pēc svētkiem ir jāmaksā rēķini. Un izrādās, ka rīcības komitejai tās naudas nepietiek, nav tik daudz. Un tad Jānis Čaks pārdeva savu māju Jelgavā. Un no savas personīgās kabatas šeit svētkos ieguldīja 4000 Krievijas rubļu, kas ir milzīgs summa. Viņš tiem laikiem ļoti ļoti liels summa, jātad. Būtībā šādā veidā to finansiālo segumu sniedzot no savas kabatas. Man tas arī ir nebijis fakts. Tādas svētki vēl nav bijuši, kur kāds no savas kabatas šo svētku būs arī ko gribējis. Lūk, tas bija Jānis Čaks, ļoti mērķtiecīgs. Tātad ļoti atbildīgs un tāds, kas gatavs ieguldīt savus darbus, savus prasmes, savus zināšanas un savu laiku cilvēku labā. Un cilvēki to novērtēja. Un tāpēc arī pirmajā reizē viņi pilnīgi vienbalsīgi ievēlēja. Tur tikai 6 cilvēki, 46 bija par un 4 atturējās. Un vienbalsīgi viņi ievēlēja par prezidentu. Viņš bija tautā ļoti mīļāts prezidents, viņu sauc par Čakas tēvu, jo viņš bija arī ļoti godīgs cilvēks. Un nekad neizmantoja savu augsto stāvokli, lai kaut ko savas ģimenes vai savā labā paņemtu. Un tāpēc, kad viņš nomira, tad pēdējā gaitā viņi izvadīja milzīgi daudz cilvēku. No viņi gāja atvadīties vairāk 10 000. Te ir tāds bilds pie sienas, ceļš uz Meža kapiem aiziet Rīgā, kur tiešām milz un daudz cilvēku pavadīja pēdējā gaitā. Un Meža kapos ir liels piemineklis Jānim Čakstam, ko nevis ģimene lika un nevis valsts lika, bet cilvēki saziedoja šo pieminekli un uzcēla savam prezidentam. Un savā laikā arī Jelgavā bija prezidentam piemineklis pie Kurzemes ģimnāzijas ēkas, kur viņš mācījās, bet to padomju vara aizvāc. Un Jelgavnieki bija spiesti, pavisam nesen uzlika jaunu pieminekli Jānim Čakstam. Jo viņš ir Jelgavas prezidents. Viņš bija saglabājis pēc kara gadiem arī tas Čakas piemineklis, ko es teicu, ko aizvāc. Nē, tas bija pilnībā. Viņš bija saglabājies karu laiku, bet 49. gadā viņš demontēja, aizvāca, nu, es nezinu, pazaudēja. Jā, saskaldīja, uz ceļa uzbēra kāda to bronzas tēlu pārkaustēja. Nu, varbūt, iespējams, viņš kaut ko izdarīja, bet noteikti nē. Un noslēgumā par Čakas es gribētu teikt tā. Viņš bija pirmais prezidents. Un viņš būtu palicis vēsturē arī tad, ja viņš vispār neko nebūtu darījis, vai ne? Pirmais ir pirmais. Uzvārds paliek. Bet ir divas lietas, ko viņš tiešām vērtē.